Sievietes politikas virtuvē. 2025. gada nogalē ASV Kongress pieņēma un prezidents Trumps parakstīja speciālu likumu Epstein Files Transparency Act, kas paredzēja 30 dienu laikā publicēt gandrīz visus izmeklēšanas materiālus Jeffrija Epsteina un Gislēnas Maksvelas noziegumos par prostitūcijas tīkla izveidi, piespiedu iesaistīšanu tajā arī nepilngadīgos. Izmeklēšana par noziegumiem aizsākās 2005. gadā Floridas štatā, kad policija uzsāka kriminālu izmeklēšanu par 14-gadīgas meitenes iesaistīšanu seksuālās darbībās par naudu. Jā, Epsteina noziegumi ir atklājuši superbagātās pasaules visatļautību. Bagāto balansēšanu uz likuma, ētiskuma robežas, protams, arī pārkāpjot visas bērnu tiesības, sieviešu tiesības ļoti daudzos aspektos. Latvija un Austruma Eiropa Epsteina lietā atklājās kā zemes, kur eskorta un prostitūcijas vajadzībām vervēšanā iespējams ir tikušas izmantotas, es uzsveru vārdu izmantotas, neiesaistītas modeļu aģentūras. Mēs esam sākuši par to runāt arī šeit Latvijā. Un pagātnē vainīgos droši vien meklēs tiesvedības sargājošās institūcijas, bet šodien es esmu podkāstā Sievietes politikas virtuvē uzaicinājusi divas viešņas, lai runātu par šodienu, kāds ir modelēšanas biznesa nozare šodien, cik tā ir droša, caurspīdīga, jauniešu iesaistē, bērnu iesaistē, nepilngadīgu personu iesaistē, un cik mēs, kā vecāki, varam būt droši, ja mūsu bērns ir izvēlējies ar to nodarboties. Manas viešņas šodien ir Katrīna Krēsliņa, aģentūras Mūnmodels vadītāja. Sveika, Katrīna. Un Kristīna Brača, Paulas Marijas Rudēvicas mamma, un Paula ir jau ilgadēja modele, kas nākus no Latvijas un jau starptautiski strādā vairākus gadus. Sveiki, Kristīna. Sākums laikam izskanēja tā diezgan nopietni un draudīgi, bet es ceru, ka mūsu saruna nebūs tik smaga. Bet, protams, aizskarsim visus jūtīgos jautājumus. Es apzināti gribu sākt ar normatīvajiem aktiem. Kādi tad šobrīd vispār Latvijā pastāv un kāda ir jāievēro attiecībā uz modelēšanu? Vispirms jau, vai tu zināji, ka ir profesija klasifikators un tur ir atrunāts konkrēts šīs te modelēšanas profesija? Es zināju, ka ir, jo tas vairāk skar modelis tieši grāmatvedības jautājumos saistībā ar ienākumiem, tā, ka viņām tas ir jāuzrāda, ko viņas dara. Bet kas tur ir uzrakstīts, es neesmu lasījusi. Jā, es varu nocitēt. Tātad, piemēram, profesija klasifikātorā ir atsevišķa profesija grupa ar numuru 5241, tērpu demonstrētāji un citi modeļi. Tātad profesijas aprakstā ir rakstīts demonstrēt apģērbus vai to piederumus fabriku demonstrāciju zālēs, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzņēmumos vai speciālās modes skatēs, pozēt skulptoriem, glaznotājiem, fotogrāfiem, filmu operatoriem, reklāmas veidošanai, demonstrēt apģērbus vai aksesuārus televīzijas video, kino reklāmās, pielāgot savu gaitu, kustības un sejas izteiksmi, piemērojot modes mākslinieka vai režisora kopējai idejai. Vai tavuprāt šis aptver visu to, ar ko mūsdienās nodarbojas modeļi? Jā, tur iztrūkst laikam tas pamats darba, kas šobrīd ir fotosesijas. Modeļi pārsvarā strādā
fotosesijās, kuras notiek iekšā, ārā, jeb studijā, īpašās lokācijās. Un tas, kas ir minēts profesiju klasifikatorā, notiek daudz mazāk. Proti, tātad fotosesiju materiāli nevienmēr tiek izmantot reklāmai. Viņi var būt kā vizuālais fotosesiju materiāli. Noformēšanas materiāls, piemēram, žurnālos. Tātad ņemsim tādu jau nopietnu žurnālu kā žurnāls Klubs ar meitenēm, kas tur puskailas nofotografējās tā. Tas tad nav ne reklāmas nolūkiem, ne tam līdzīgi. Tas ir vienkārši izklaidē, jā. Tā kā manas aģentūras modelis žurnālam Klubs nefotografējās, es nezinu, kādu nolūku šīs fotosesijas mēs varam pieminēt. Bet modeļu biznesā fotosesijas žurnāliem ir ļoti kaut kas prestižs. Tad žurnāli ir tik, cik ir, sevišķi tas ir printēts mēdīs, mūsdienās to ir maz, un par žurnāliem modulēm nemaksā, jo būt žurnāla lapās vai uz vāka, tas ir ļoti prestiži, jo tikai pāris modelis tad var tur tikt. Jā, tās fotosesijas, kurām es domāju, šobrīd tas ir saistībā ar produktu pārdošanu. Visi ražo produktu kaut kādu modes industrijā, un viņiem tas ir jāpārdod, un tāpēc šīs fotosesijas ar mērķi pārdot produktu. Vai tas būtu viņu weblapā zīmola, vai atkal šajos internetu veikalos lielos, Zalando, es nezinu, cik daudz mums viņi ir, jā. Iesaistīšu sarunā Kristīnu. Kristīna, mums nezinu, cik daudz tu seko līdzi Paulas radošajiem darbiem un Paulas vispār profesionālajiem sasniegumiem, bet gan jau esi savulaik noteikti, kad viņi bija jaunāki, vēl īpaši sekojas līdzi. Vai tu vienmēr esi sapratusi, kas ir tie darbi, un kam tie ir bijuši paredzēti? Tātad, vai tie vienmēr ir bijuši kaut kādas konkrētu produktu reklāmas, vai viss, kur viņa bijusi iesaistījusies fotosesijās vai demonstrācijās, vai tev vienmēr bija skaidrs tas mērķis, kāpēc tas ir noticis? Jā, vienmēr, tāpēc, kad aģentūra pirmām kārtām atsūta tai pašai Paulai darba piedāvājumu, vai viņi ir gatavi to darīt, un tur ir viss apraksts, kam, kur, kad, cik un par cik, kurā vietā, tā kā vienmēr, un ja arī Paula tagad ir pilngadīga, viņa man, protams, par to nevienmēr informē varbūt par tādiem ļoti lieliem, kaut kādiem skaistiem tur darbiem, vai tur kaut kāds ļoti labs zīmols, bet, ka viņa bija jaunāka, protams, es absolūti visu zināju. Kas, kur un kad. Jā, un tad tai sensitīvai tēmai, nepilngadīgais, jā. Tur, protams, ir pilnīgi cits regulējums un citas normas, kas ir jāievēro. Modes mākslinieks Bude savā nesenā intervijā pieminēja to, ka tad, kad tika notiesāts Epsteins, un tas bija 2008. gads, pēc tam visā pasaulē principā sāk skatīties uz normatīvo regulējumu, vai nav kaut kas vēl stingrāk jāatrunā, un arī Latvijā nacionālā mērogā tika detalizētāk jau atrunāts ministra kabineta noteikumos skaidrojumi tam, ko tad īsti nozīmē bērnu tiesību aizsardzība. Proti tātad ir divi noteikumi, kas atsaucas uz diviem dažādiem likumiem. Viens ir darba likums, 37. pāns nosaka tos ierobežojums, vecuma ierobežojums, kuros vispār kaut kādās darba attiecībās var iesaistīt jauniešus, un ir izdoti ministra kabineta, tūliņ pateikšu numuru, 205. noteikumi, kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Un tur īstenībā ļoti interesanti, ka šādos gadījumos tiek paredzēts, ka ir jāizdod valsts darba inspekcijas atļauja, ja nepilngadīga persona tiek iesaistīta kā
izpildītājs, un tad ir jautājums, vai tie modeļi arī šajā brīdī tiek pielīdzināti kā izpildītājiem, piemēram, reklāmas pasākumos. Un šajos noteikumos ir, piemēram, definēts skaidri, kur tad nedrīkstētu iesaistīt. Un viena no tām lietām ir pasākumos nedrīkst iesaistīt bērnus, kur tiek vērtēts bērna ārējais izskats. Un, jā, mēs tur saprotam ar to, ka nedrīkstētu būt tagad tādi konkursi bērniem, kur tiek vērtēta bērnu izskats, bet tad, ja tam bērnam, piemēram, ir uzvilkts mugurā tērps, un šis ir tērpu konkurss, tad jautājums, vai konkurss vai skate, vai tad šo bērnu drīkst izmantot? Kāda ir pieredze vispār Latvijā? Mums taču ir arī bērnu apģērbu modes skates, kur ir šie piesaistītie bērni. Cita lieta mēs varētu teikt, ka viņi nav tādās darba attiecībās, viņiem, varbūt tiem bērniem tiešām nemaksā tur naudu, paaicina, visi priecīgi, ka ir paaicināt, vai ne? Jā, es domāju tieši par to vērtējumu, ja, ko jūs lasat. Es runāšu tieši kā aģents, un tieši, kā es sarunājos ar modeli. Es kā aģents vienmēr atgādinu modelim, ka viņš ir vai nu atbilstošs, vai nu neatbilstošs iecerēji, un ka tas nav par viņu tā kā personīgi. Tas ir par matu krāsu, iespējams, kura piestāv apģērbam, izceļ apģērbu, papildina par to vīziju, ka viņš netiek skatīts kā tāds indivīds, jā, ka tas ir par to radošo pusi un atbilstību idejai, jā. Kaut kā tā es uz to varu atbildēt, bet pēc pieredzes varu teikt, ka noteikti jauniešiem var būt arī grūti sadzīvot ar šo sajūtu, ka tomēr viņi tiek vērtēti, un tad te bieži vien sanāk. Labi, bet tagad jau tā konkrētāk Latvijā taču notiek šādi pasākumi, jā, protams. Kur arī ir nepilngadīgs modelis. Protams, jā. Un tad tas par to, ka kādam šis ir vieglāks darbs, piemēram, mēs jau pieskaramies pie modeles darba, tad vieglāks vai grūtāks emocionāli, vai spēja atdalīt sevi, saprast, ka tas nav par mani, tas ir... Jā, nevar pārmetums droši vien vispār aģentūra šis neskar, bet droši vien tos, kas organizē šos pasākumus, viņiem patiesībā ir uzlikts regulējums virsū saņemt valsts darba inspekcijas atļaujas. Jā, un es šo nemaz nezināju. Tiešām neesmu šo izlasījusi, un nav man tāda... Vai Paula kādreiz bija kā nepilngadīga iesaistīta arī Latvijas modes skatēs un kaut kādos, varbūt, modes dizaineru konkursos? Es zinu, tāpat Mākslas akadēmija, pa brīdim viņiem ir tā konkursu skates, kur meitenes tiek piesaistītas arī nodemonstrēt šos tērpus, un tad tur notiek vērtēšana. Jā, viņi ir piedalīsies tur Rīgas Fashion Weekā, bet... Es nezinu, bet tas jau bija daudz gadus atpakaļ. Tiešām nezinu, kas tur bija darba inspekcija. Jā, redz, tas nozīmē to, ka mēs tā līdz galām pat īsti neapzināmies. Labi, tā nebūtu tā kā mūsu varbūt atbildība, tā būtu organizētāju atbildība. Jā. Bet jā, šis man arī par valsts darba inspekciju, jāsaka godīgi, es arī nezināju. Un te arī atklāšu kārtas, arī mana viena no meitām ir bijusi modeļu biznesā, kā nepilngadīga no 13 gadu vecuma. Protams, es atbildīgs vecāks, esmu sekojis līdz tam, lai bērns vienmēr ir drošībā un pasargāts, bet par šādu niansi es tiešām nezināju. Un tāda ir vēl nākošais normatīvais regulējums, un tas patiesībā ir vēl daudz ierobežojošāks un skarbāks. Proti ir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. pants, un arī šis 1. pants ir iestrādāts 2008. gadā. Droši vien, ka tas ir zīmīgs kaut kāds periods, kad visi mēģināja stiprināt bērnu tiesības. Un šis pants runā par ierobežojumiem bērna iesaistīšanai pasākumos.
Un vēl kā paskaidrojošais šim pantam ir pieņemti arī jau Budas kunga pieminētie 407. ministrs kabineta noteikumi. Tātad kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs pasākumos, kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu. Nu, lūk, un jā, nu tad šis ir tā kā nodalīti uz tiem pasākumiem, ko neregulē iepriekšēji pieminētie noteikumi. Un tomēr šis ir varbūt tieši par modeļu darbu un biznesu. Tas, kas te ir varbūt tāds kritiskākais, ir tātad tūliņ atšķiršu. 13.3. punkts. Un tas ir tātad nedrīkst iesaistīt bērnu, nepilngadīgo personu pasākumā, ja tas ir saistīts ar apakšveļas demonstrēšanu. Ne modeļu atlasēs, ne fotografēšanā, ne filmēšanā, vai bērna piedalīšanos tajā pilnīgi vai daļai bez apģērba, seksuālā pozā vai neķītra rakstura tērpā. Tā doma droši vien ir tāda, ka ir jālasa kontekstā šī norma kopā ar to pēdējo frāzi seksuālā pozā vai neķītra rakstura tērpā. Ja. Es tā to tulkotu. Jā, un tas, kas vēl ir interesanti, 13.5. punkts runā par to, ka nedrīkst izvietot izplatīšanai elektroniskajā vidē reklāmas, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus, kuros demonstrēts bērna ārējais izskats. Ja elektroniskajā vidē ir iespēja attēlu publiski vērtēt vai komentēt. Es domāju, mūsdienu pasaulē, tajā digitālajā vidē, vai šis vispār ir realizējams un īstenojams? Mēs jau varam, taču vienmēr var atrast kādu reklāmu, tu ieliec, reklāmē varbūt nav tā komentēšanas spēja, bet taču sociālajie tīkli tāpat ļauj atsaukties uzreiz uz to reklāmu, pielikt klāt savu komentāru vai kaut ko, un sākās kritizēšana vai vērtēšana, vai ne? Jā, pat grūti iedomāties, kā tas praksē strādā. Tā kā tas ir uzrakstīts, bet kā tas var notikt vai nenotikt, sanāk. Kā vispār nodrošināties ka tas nenotiek. Ne? Skaidrs, ka noteikumi ir no 2009. gada. Pasaule ir gājusi priekš, digitālā pasaule, sociālo tīkli ir vispār man drīz attīstījušies vairāk tieši pēc 2009. gada. Vai noteikumi vispār ir aktuāli? Vai viņi ir reāli īstenojumi? Ne? Tur pat nevajag modeļu biznesu. Jā, es arī. Tur, tagad paskaties, kas notiek TikTokā. Tur mēs varam pusi saukt pie atbildības. Daudz. Ieva Līpiņa, kas ir Vakātio vadītāja, viņa tā piemeta frāzi par to, ka šobrīd jau darba devējs lielākoties var būt pati modele, proti viņa patiešo noslēdz kaut kādu vienošanos, ka viņa savā sociālos tīklos, Instagramā, TikTokā šad un tad pareklamēs to un to produktu. Jā. Un, protams, ka tas droši vien, varbūt, kad likums liedz to darīt tad nepilngadīgam, bet vai tas tiešām tā ir aizliegts, ja tā ir viņa paša iniciatīva? Jā, te vispār par to vērtēšanu tieši tā, kā jau Kristīna arī pieminēja, jaunieši nepārtraukti publicē savas bildes un viņus vērtē un izsaka komentārus. Un tad, man grūti pat gribās iedziļināties tajā jautājumā, lai... Kas ir bijis likumdevēja griba vispār? Jā, un kā tad mēs to tiešām varam nodrošināt? Labi, tagad pie prakses pastāsti. No cik gadiem Paula bija iesaistīta? Modelēšanā vai vēl hobijā sākotnēji droši vien, jā? Jā, Paula no 13 gadiem, jā. Pirms tam Paula gāja modeļu skolā. Un tātad vēl agrāk? Jā, ja mēs skatāmies, ka modeļu skolā, jā, 2 gadu viņa gāja modeļu skolā. No 11 gadu vecuma? Pie tā paša Ginta Budas. Un pēc tam bija aģentūra no 13 gadiem. Un aģentūra pieslēdzās
brīdī jau, kad saprot, ka var jau piedāvāt meitenei kaut kādus jau kontraktus jau. Paulai bija 2 piedāvājumi no 2 dažādām aģentūrām. Mēs izvēlējāmies vienu, un tad arī tas viss sākās. Pirmais viņai brauciens arī bija 13 gados. Labi, tiem nezinātājiem izstāstiet, kā darbojas šī lieta, kurā brīdī ir modeļu skolas, ar ko nodarbojas modeļu skolas, ar ko nodarbojas aģentūras un kas tālāk pieslēdzās šajā procesā tālāk, lai jau tiktu, uz ārzemēm. Jā. Tad vienkāršākais laikam ir arī pieminēt to pašu Paulu, lai mēs paliekam šajā variģā. Aģentūrā parasti strādā, modeļu aģentūrā strādā kāds cilvēks vai vairāki, kas nodarbojas ar skautingu, kas ietver jaunu seju meklēšanu. Un tieši tādā veidā arī Paula tika atrasta. Tajā brīdī ar skautingu nodarbojos tieši es, un Paulu redzēju Instagramā, ja es nejaucu. Kaut kādās bildēs piefiksēju viņu un uzrunāju un aicināju nākt uz aģentūru, iepazīties ar mani, ar aģentūras darbu, ar to, kas mēs esam. Sāku arī ar mūsu kā aģentūru prezentēšanu un arī mūsu interesēs tad satikt šo meiteni. Un tad pēc pirmās tikšanās arī bija skaidrs, ka Paulai tās īpašības, ko mēs kā aģentūra meklējam, piemīt, un mēs vēlamies viņai piedāvāt sadarbību. Tātad aģentūra pati piedāvā vēl kaut ko modelim? Skolu kursus, treniņus. Jā, katrā aģentūrā darbs tiek, protams, organizēts iespējams dažādi. Tad mūsu aģentūrā Moon Models tajā brīdī šķiet mēs darījām tādu lietu, kā katru mēnesi meitenes nāca uz aģentūru un mēs viņām visu kaut ko mācījām, aicinājām dažādus lektorus, paši nodrošinājām ar informāciju, un šis viss bija bezmaksas. Tad tas nebija maksas pakalpojums, tā nebija modeļu skola, jo aģentūra Moon Models nekad nav ticējusi šī formāta modeļu skola, kā vieta, kur izaug modelis, jo tā nav patiesība. Tad par modeli piedzimst, un tas ir atkarīgs no ģenētikas, un kāds ir tas vizuālais potenciāls, jo prasmes ir kaut kas, ko pēc tam iemācās ar aģenta palīdzību un darot darbu. Skaidrs, tātad par modeli piedzimst. Bet tas varbūt sāpinās tos, kas par modeli nav piedzimuši, bet tomēr kaut ko jau grib mācīties šajās modeļu skolās. Un noteikti, ka es galīgi negribētu nolikt vai nokritizēt arī tos, kas organizē meitenēm šos, modeļu skolās nodarbības. Kā tavs vērtējums? Jo, Paula, sapratu, gāja tādā. Jā, Paula 11 gadu vecumā, iespējams, kad arī, tur ir jautājums, kas ir tas saturs, ko tur piedāvā, vai kas tieši ir tas, kas vairāk ir par stāju, gaitu, māca arī par modi, māca veselīgi ēst. To tagad vairāk arī šobrīd modeļu skolās par to vairāk runā. Tad varbūt mazāk nekā tagad. Jo man ir arī otra meita, kur arī iet modeļu skola. Bet modeļu skola noteikti nav par to, ka tu būsi modele. Tā ir vienkārši kā jebkura skola. Tā var būt arī meitenei attīstīt tieši tā. Tur sievišķības nevajag iespringt uz to visu, ka tas būs, ka tu būsi modele. Tu vienkārši, tas ir tāpat, kā tu ej uz sporta skolu, tu ej uz muzikas skolu, tas ir priekš tevis. Jā. Es arī varu tikai pateikties tām nodarbībām, kurās mana meita gāja, jo
Jā, varbūt tieši šīs te ēšanas nodarbības man likās ļoti svarīgas, tādēļ, ka mana meita bija pat izdomājusi 10 gadu vecumā kļūt par veģetārieti, bet vienīgais, ko viņa izprat šajā stāstā, ir, ka viņai negaršo dārziņu, bet viņa ēdīs tikai gurķus un tomātus. Jā. Un es sapratu, ka tas nav ilgtspējīgi, un man jāpasaka paldies droši vien, ka tieši tām nodarbībām, kas bija te modeļu skolā, ka iemācīja saprast vispār, ja tad, ja tu atsakies no gaļas, no zivīm, tad kas ir tas, kas tevi tomēr kā cilvēku uzbūvē un kas tev tomēr sevi iekšā ir jāliek, lai tu veselīgi turpinātu attīstīties. Jā. Tā kā man nav nekādu tādu sliktu atmiņu par to. Cita lieta, es arī esmu gājis modeļu skolā. Ja? Un arī man kā aģentam nav sliktu sajūta par modeļu skolām. Vienkārši tas, par ko ir slikta sajūta un kā tas notiek praksē, kad modeļu skolā maldina. Precīzi. Ka tad, ja tu nāksi vēl uz šīm nodarbībām, vai ja tu nāksi vēl 1 gadu un nākamo gadu, tad tās iespējas palielināsies, un tā nav patiesība. Es gribu teikt, varbūt iespējas pastrādāt par modeli Latvijā var parādīties, jo šeit nebūs tāda konkurence, te ar tādu uzņēmību un es nepadošos attieksmi, varbūt arī kaut kur varēs tikt, bet pasaules mērogā veidot karjeru un saukt to par karjeru, kas tad nozīmētu nopelnīt tā, ka var par sevi parūpēties, ka nav vajadzīgs papildus darbs, tā visticamāk nesanāks. Jā. Un tā maldināšanas daļa ir tas, kas lūk mani kā aģentu satrauc, jo man ir grūti arī praksē paskaidrot meitenēm, ka, diemžēl, neizveidosies tā karjera, piemēram, ja viņai jau 4 gadus ir teikts, ka viņa būs modeli, un viņa man saka, bet man ir certifikāts, un es saku, jā, bet to mēs varam pielikt pie sienas istabā tev, bet tas nepalīdzēs kļūt, dabūt apstiprinājumus no klientiem. Daudz tēmas atvērām. Varbūt vēl mēs pieskarāmies nedaudz tas, ko te normatīvie akti teica, par šo te tātad apakšveļas demonstrēšana, par to seksualitāti, tas varbūt ir tā otršķirīga, bet vai vispār šeit var izbēgt no ne apakšais, bet pelkostīmu. Un tad ir tas jautājums, vai arī tas, ko mēs te jau publiskā telpā dzirdam, vai pelkostīms ir pielīdzināms apakšveļai. Jā. Tad es varu komentēt arī kā aģents, kurš ikdienā uzņem meitenēm, arī nepilngadīgām, bildes peltkostīmā, lai saprastu viņu ķermeņu uzbūvi. Un tad svarīgi šeit ir pateikt, ka šīs bildes redzu es, aģentūras citi darbinieki, ja viņiem ir tāda nepieciešamība kaut kāda darba apstiprināšanai, piemēram, tad klausītājiem, skatītājiem saprotamāk, piemēram, vai varbūt modelim ir dzimumzīmes daudz, vai kaut kādas specifiskas, vai rētas kādas, vai kāda ir tā ķermeņa uzbūve, apģērbs daudz ko var noslēpt. Un aģentam ir jāspēj klientam nodrošināt modeli, tādu, kā viņš ir rēķinājies, un jāspēj brīdināt par kaut kādām specifiskākām lietām. Lūk, un tad tāpēc mēs šīs bildes uzņemam, un ar šīm bildēm mēs arī meklējam, modelējam aģentūras ārzemēs, jo arī šie aģenti nevar ieraudzīt, viņiem ir jāspēj saprast, vai šī modela būs atbilstoša, un tur tas beidzās. Jā, labi, tā. Man ir obligāti jāpiebilst. Jā. Šīs bildes neredz klienti, kuri apstiprina modeli darbiem. Tātad šīs bildes peltkostīmos nekad nebūs, lai apstiprinātu darbu apģērbā, piemēram. Un gribu pieminēt, ka un tad, ja pat meitene, tad vēlreiz, meitene jebkurā gadījumā var atteikties arī uzņemt bildes peltkostīmā, ja viņa nevēlās, un aģentūra tad teiks, ko tas nozīmē priekš viņas, vai mēs varēsim viņai nodrošināt darbu vai nevarēsim. Un pilnīgi iespējams arī, ka mēs varēsim kaut kādā noteiktā daudzumā.
Nu, tad pieredzes stāsts. Pirmās bildes meitai, kur 13 gadu vecumā tiek aizsūtīta kādā jau kontraktā, noteikti peltkustībā ir tapušas, droši vien 12 gadu vecumā, vai 13. 13 viņai bija, jā. Bet viņa aizbrauca un pēc tam viņai palika 14 uzreiz. Jā, bet labi, tātad vecums tomēr ir ļoti jauns. Jā. Kā, ja es drīkstu uz tu, kā tevi informē par to, ka bērnam tiks tādas bildes uzņemtas un kāda bija tā viņas arī sajūta, ka jā, man tagad ir pirmā fotosesija un man ir jāfotografējas pelkustījumā. Kāda bija tā, varbūt tā, piedod, bet bērna izpratne par to, un vai viņai tas nesagādāja nekādas kompleksus, problēmas, neveiklas sajūtas? Pirmajā modeļbraucienā nebija bildes peltkustījumā. Bet pirms brauciena bija aģentūras bildes. Aģentūras bildes bija, jā, bet tad, kad viņa bija tur, viņai nebija neviens darbs saistībā ar apakšveļu vai ar kaut kādu peltkostīmu. Nē, bet mēs teikt runājam par aģentūras darbu, kas ir šeit Latvijā. Tātad, tā aģentūrai tās bildes ir jāuzņem, jo viņai jāsaprot, kas ir tas modelis, ko aģentūra piedāvā tālāk jau ārzemēs. Jā. Nemaz neatceries šo, ja? Es atceros, kad es biju aģentūrā, tātad tas 13 gadu atpakaļ. Man liekas, 13 gadu atpakaļ. Nē, 10 gadu atpakaļ kaut kur. Tad es domāju, ka 11 gadu atpakaļ tas ir. 11, jā, apmēram. Lūk, es atceros, ka es biju aģentūrā, kad es viņu tur aizvedu to, bet pašā sākumā nebija tās bildes. Tās bildes bija kaut kad pēc tam, un tad Paula gāja viena pati uz aģentūru, un tas peltkostīms jau, viņš īstenībā ir tāds diezgan, kā teikt, pieklājīgs. Nav tās par to, bet kā vispār tās jaunietes attieksme bija par to, ka loģiski. Es zinu, ka viņa man, tas ir mazliet pat citu tēmu, bet tad, kad viņa jau bija lielāka, es atceros, ka viņa man vienreiz arī bija kaut kādā modeļu braucienā, un viņa man zvanīja un prasīja, māma, ko man darīt, man piedāvā apakšveļas kaut kādu, iespējams, ka man apstiprinās apakšveļas kaut kādam darbam. Vai man piekrist, kā tu domā? To es atceros, ka man bija tāds jautājums, un man atbilde bija tāda, ja tu pati to vari, ja tu vari un tev nav problēmas, tad tu vari to darīt. Bet ja tu pati jūties ērti, un, tad jā, protams, bet toreiz tas nebija tik traki, tur aģentūrā, tur tikai meitenes. Jā, man ir tik daudz ko teikt. Pirmkārt, bildes apakšveļā, lai jūs saprastu, tās ir tā, ka modeli nostājās taisni, ar taisnu kājām. Nevis apakšveļā, bet peltkostīmā. Jā, peltkostīmā. Pat redziet sajauc. Viņi stāv taisni, viņi nofotografē kā tādu sāls stabiņu taisni. Uz vienu pusi viņi pagriežās, lai var redzēt profilu, uz otru pusi. Un kā pie apcietināšanas? Jā, tās bildes ir tik neinteresantas, cik vien viņas var būt neinteresantas. Un tad viņa uztais pāris pozas, lai var redzēt, ka viņa prot pozēt. Un tad gala rezultātā ir no 8 līdz 10 bildes šajā peltkostīmā. Turpretī tas viņai, ir kopējā portfolio iekšā, jā? Es to nesauktu par daļu no portfolio. Jā, jo portfolio ir kaut kas publiskāks, ko mēs varam rādīt arī klientiem. Tad šīs bildes sauc snapshoti, polaroidi, un tās ir uz īsu laiku, tāds maza tāda bilžu čupiņa parādīt, kā modeli izskatās šobrīd. Un priekš aģenta. Tiešām gribu uzsvērt, ka tas ir priekš aģenta, mātes aģentūrai vai ārzemju aģentūrai, bet ne klientiem. Labi. Un šīs bildes peltkostījumā nav kaut kas tāds, ar ko aģentūra met tās virsū modelim. Mēs tikko iepazināmies, tagad nākošais, kad mēs tiksimies, bildēsim tevi peltkostīmā. Tā tas nenotiek. Gadījumā, ja kāda aģentūra vai aģents, kas ir uzrunājis meitenes uz ielas tieši nākušā reizē jau par to sāk runāt, tad skaidrs, ka jākļūst ļoti aizdomīgi. Jā,
tieši tā. Tas ir kaut kas, kam mēs pirmkārt informējam modeli, ka mēs domājam, ka tu sāc vairāk strādāt, tev varētu parādīties vairāk iespējas, ir bijuši fototesti vietējā tirgu, jau pieredze darbā ar kameru, jaunietis jau saprot, kas tas vispār tāds ir, un tad mēs sakam, ka mums būtu nepieciešams uzņemt bildes peldkastīmā, lai mēs varētu spērt to nākamo soli. Vai jūs vienmēr informējat vecākus? Par bildēm peldkastīmā? Mēs neinformējam, ka mēs ceturtdienu uzņemsim bildes peldkastīmā, bet vecāki ir informēti, ka mēs vispār uzņemam bildes peldkastīmā. Mums ir arī modeļu rokas grāmata, ar kuru mēs uzsākam darbu, kad esam parakstījuši sadarbības līgumu ar modeli. Apmēram 10 lapas puses sarakstīts ar galveno svarīgāko informāciju. Turpat ir peldkastīma paraugs, kādam ir jābūt modeles īpašumā, un vienmēr sakam, ka modeļu rokas grāmata ir gan modelim, gan vecākiem, kur ieskatīties, lai viņi ir informēti, kas notiks, kāds būs darba process, ko var gaidīt. Vai tā ir tipiskā prakse aģentūrām Latvijā? Ka ir modeļa rokas grāmata, ka tiek noslēgts līgums visdrīzāk, kamēr bērns ir nepilngadīgs, droši vien arī ar vecāku. Jā, modeļa rokas grāmata, mēs neesam Latvijā tik ciešās draudzīgās attiecībās aģentūras savā starpā, par ko ir skumji vispār runāt, bet tas iemesls noteikti ir tāds, ka ir tāda milzīgā konkurence uz to nelielo iedzīvotāju skaitu, bet par rokas grāmatu, tāpēc es nevaru teikt, ka nevienam citam nav, bet it kā dzirdējis un redzējis neesmu. Skaidrs. Labi, tad beidzam par peldkastīmiem. Varbūt tad vēlreiz par to, kā darbojas šī sistēma. Tātad pa priekšu ir darbs un līgums ar aģentūru, bet tas nav darba attiecību līgums ar šiem jauniešiem. Ja? Jaunieši jau nekļūst par darbiniekiem, jūs neesat darba devējs. Ja? Tātad jūs vienojaties vienkārši par to, ka jūs sāksiet meklēt viņiem darbu. Jā, kā aģents meklēsim darbu, un viņi mums nodod šīs ekskluzīvās tiesības viņus pārstāvēt un viņu vārdā meklēt darba iespējas. Tālākais līgums parasti nevienmēr ir patiešo ar klientu, kurš piedāvā vienu konkrētu darbu. Vēlreiz? Nezinu, tātad mana pieredze bijusi tāda, ka mana meita mēs noslēdzām līgumu Latvijā ar aģentūru, un aģentūra tātad meklēja tālāk jau citas starptautiskās aģentūras, kas uzņēmās paņemt kaut kādu 2 mēnešu periodā, uzņemt pie sevis un tad tur savukārt meklēt vēl šos darbus un tālāk jau klientus. Jā, tad mūsdienās 2026. gadā tad aģentūrai arī no Latvijas, no maza tirgus ir iespēja tikt līdz šiem ārzemju gala klientiem. Jā. To mums digitālā vide ir palīdzējusi tādā veidā, tā kā mēs varam viņus sasniegt. Kaut kāds starpnieku posms ir izkritis. Jā. Tas prasa papildus darbu, protams, bet to var izdarīt. Bet joprojām ļoti tipiska pieeja ir, ka modelis Tātad modeļu biznesa pilsētās, kurās modeļu biznesa ir daudz, viņus tur pārstāv vietējā aģentūra. Tad, piemēram, Londonā viņus pārstāv aģentūra, Milānā viņus pārstāv aģentūra, Parīzē viņus pārstāv aģentūra, varbūt, piemēram, Āzijā. Tokijā viņus pārstāv aģentūra, Seulā. Tās ir dažādas pilsētas, nosaucu dažas no tām. Jā, jo šīs vietējās aģentūras tad vietējo tirgu pārzina labāk, klienti viņiem ir vairāk. Un tad jūs slēdzat līgumu, trīspusēju vēl līgumu? Jā, tad mēs slēdzam trīspusēju līgumu, kur atrodam tad šo aģentūru, kura modeli būtu interesēta pārstāvēt savā vietējā tirgu, iepazīstamies ar līgumu saturu, ja tas mums šķiet ja tas mūs apmierina, tad dodam tālāk līgumu lasīt modeļu vecākiem. Ja tas mūs neapmierina, jau tad lūdzam veikt kaut kādas izmaiņas līgumā ārzemju aģentūrai, un tad tikai dodam modelim. Tas jau iziet tādu pirmo caurskatījumu. Atkal iesaistīšu, Paulas mammu. Arī Paula ir bijusi šādos sadarbības modeļos braukusi.
Protams. Ja? Un tie bijuši, tad, izstāstiet, pirmie braucieni, piemēram, 13 gadu vecumā, tas bija pie kaut kāda konkrēta, uz kaut kādu konkrētu vienu darbu, vai tieši šādā veidā, kad aizbrauc uz kaut kādu konkrētu pilsētu, kur atkal ir cita aģentūra, kas pārstāv kaut kādā ilgākā termiņā? Jā, Paulai bija 13, viņa aizbrauc uz Ķīnu, un tieši tādā pašā veidā arī tas viss notika. Cik viņi nodzīvoja ilgi pirmajā reizē? Ilgi, 3 mēnešus. Bija ilgi, jā. Un, tev ir līgums, tu izlasi līgumu, parakst līgumu. Viss kā jebkurā citā biznesā. Kas šādā ķēdītē uzņemas atbildību par nepilngadīgo bērnu? Tanī brīdī, kad viņi ir Ķīnā, par viņu uzņemās atbildību Ķīnas aģentūra. Bet man jāsaka tā, ka tādā Āzijā, man liekas, viņas ir visdrošāk, jo Āzijā neviena meitene viena paša nekur nelaiž. Visu laiku viņai ir šofers, kas viņu aizved turp atpakaļ uz visiem kastingiem, viņas pat tur nav tādā brīvā vaļā. Jā, tā bija arī mana pieredze, un noteikti arī man tā nostāja, ka kamēr mana meita nav pilngadīga, es noteikti neesmu gatava viņu lest uz Eiropu. Man likās, ka Eiropa ir savā ziņā daudz samaitātāka un kaut kā nedrošāka vide. Tādēļ arī, mana meita, pirmie no 13 gadu vecuma viņa brauca uz 4 mēnešiem gadā, 2 reizes pa 2 mēneši arī projām. Sākotnēji uz Japānu, vairākas reizes, pēc tam tur Dienvidkoreja, Ķīna. Jā, man kā aģentam šo dzirdēt ir tik patīkami, un šie vārdi un šī sērija, tad man būs jāsūta visiem mūsu nākamo modeļu vecākiem vai tiem, kuri ir ārkārtīgi satraukušies, kad viņu bērnam tiek piedāvāts brauciens uz Āziju, jo tieši tā arī ir, gan kā divas modeļu mammas, tātad kā saka, ka modelis ir daudz drošāk, viņas ir daudz pasargātākas un uzmanītākas Āzijā. Tas ir par šo kultūru šajās valstīs un arī par to principu, kā strādāt ar modeļu biznesu tieši tādēļ, ka viņas tur dodās tik jaunas. Tad bizness ir izveidots tāds, lai viņas vienmēr būtu kāda pavadībā, arī tās ir tik savādākas, priekš mums, piemēram, Eiropiešiem vietas, grūtāk varbūt norientēties, tādēļ, viņas visur tiek izvadātas, viņām vienmēr ir kāds no aģentūras līdzi, mūsdienās tiešām uz darbiem vienmēr ir aģentūras pārstāvis, kurš varbūt primāri brauc līdzi uz katru kastingu, uz katru darbu, un nevis tāpēc, lai pieskatītu, ka klients nenodarīs modelē pāri, jo tas nav par to, tas vairāk ir par to, ka viņš palīdzēs nokomunicēt kaut kādas lietas, ja ir kaut kāda valodas barjera, ja klienti nerunā angļu valodā vai ja modele netik labi runā, tad aģents vienmēr jau pratīs, es vienmēr saku, pratīs kaut vai ar zīmju valodu palīdzēt modelēt, tikt galā ar visu. Labi. Tu atsaucies uz mūsu abu kā mammu pieredzi, bet, protams, mēs nevaram īsti uzņemties atbildību visu nākošo kontraktu un darījumu braucienu vārdā, nogarantēt, kā nekur nekas, bet tā pieredze ir bijusi un tas priekšstats īpaši par Japānu vispār, liekas, ka tur tā kā ir tāda 100% kontrolē, tādā kontrolē, kā mēs ikdienā savam bērnam mājās te nenodrošinam. Ja. Viens varbūt tāds, nezinu, netik pozitīvs aspekts bija par šo slodzi. Vai ir kāds stāsts par noslodzi, kāda ir bijusi Āzijā pirmajos gados un pirmajos braucienos? Tad, kad Paula atbrauc pēc pirmā brauciena mājās, un tad, kad es ieraudzīju viņas modeļu kurpes, es sapratu, ka ar tām kurpēm ir skriets maratons. Kā minimums, jo tur varēja redzēt, ka cilvēks viņas ir lietojis. Ķīna varbūt izceļās ar tieši to arī darba slodzi. Jā, bet Paula teica tā, ja tu izturi Ķīnu, tad tev vairs nekas nav šķērslis nekur. Redzi, 13 gadi iemests uzreiz tādā darba slodzē, cik viņas bija gatavas tam? Protams, viņai bija grūti, un es nekad neesmu domājusi, ka
kaut kāda modeļu bizness ir kaut kas šausmīgi viegls. Labi, mēs to saprotam, domājam, bet vai mums bērni līdz galam saprata to, ka tas būs tieši tik grūti? Nē, es domāju, ka nē. Tāpēc, kad viņi zvanīja un raudāja, un bija tur varbūt kaut kādas pāris nesaprašanās, tur viņi aizdoja uz Ķīnu, viņi atbrauc pakaļ pēc 2 stundām, tad viņi zvanīja man, ko lai es daru, tur višķi jāparaud un tā, bet, visā visumā, tad es domāju, ka tā bija ļoti laba pieredze. Vai tev nekad nebija bailes? Bailes... Bet tādā brīdī, kad tev zvana un saka, es esmu viena pati lidostā, es nezinu, ko darīt, man nav aģentūra atbraukus pakaļ, tev ir vēla nakts, īsti jau tu palīdzēt nevari. Tu vari tikai teikt, ka viss būs labi un paļauties uz kaut ko. Kā tādā brīdī iesaistās Latvijas aģentūra? Viņi cenšas tajā brīdī kaut kā palīdzēt? Protams, tu zvani, ja tas tiešām tur aiziet kaut kādās kritiskā laika nogrieznī un tiešām neviens neierodās, protams, tu zvani Latvijas aģentūrai, stāsti, kas notiek, un viņi, protams, reaģē. Tad viņi zvana tālāk. Pirmā reize, kad mēs sūtījām savu meitu, 13 gadi tikko palikuši, un bija tā, ka es tieši gaidīju, gaidīju 4. bērniņu. Vienmēr sakot, nevarēja aizbraukt līdzi, un mēs tomēr apmaksājām vienai uzticības personai aizbraukt līdzi, padzīvot uz pirmajām nedēļām blakus, jo mēs tiešām tā baidījāmies, Japānas aģentūra to īstenībā uztvēra ka drīkst padzīvot blakām, bet drīkstēja būt tikai sieviete, tāda nedrīkst būt, tur arī būt problēmas arī, ja tēdzi būtu aizbraucis līdzi, jo, principā viņi ļoti nodala to, ka, ja meitenes, tad meitenes puiši. Jo pavadonis palika modeļu apartamentos. Jā, modeļu apartamentos parasti nemiksē dzimumus, tad aģentūra tos sadala. Un pēc tam, protams, meita palika tur viena, un tas varbūt viens ļoti tāds bažīgs moments bija, ka viņu vienu dienu zvana un saka, ka viņai sāp vēders. Vienkārši, kad tu jūti, ka bērnam ir slikti, un tu īsti nevar saprast, ka atkal kaut kāds vakars, arī viņiem vakars, sestdienas vakars, un tad gan tu nesaproti, kā palīdzēt, kurā brīdī, kuru jāsauc ir, vai jāsauc, vai viņiem ir ātrā palīdzība, vai nav. Kā tu tajā brīdī var palīdzēt tam 13-gadīgam bērnam? Tas bija man tāds baigies sirdsapziņas pārmetumi, jāsaka, ka tu ej cauri tam, ka tu nevari palīdzēt. Man reiz jautājums, vai Latvijas aģentūra neinformēja droši vien, par šādām lietām? Varbūt šobrīd neatceries vairs, vai varbūt tajā brīdī satraukumā neatceries, bet vajadzētu būt, ka gan ar modeli bija izrunātas šādas situācijas, gan Latvijas aģentūra. Šeit viņai skaidroja, kā situāciju risināt tādu brīvdienā. Domāju arī, ka Japānas aģentūra bija teikusi modelei, kā rīkoties un tā, tur varam tikai cerēt, ka tajā brīdī jaunietis vai vecāki varēs, piemēram, šajā situācijā, man liekas, ideālajā variantā būtu tā, ka, ja jaunietis pats neatcerās, kā sev palīdzēt, tad zvanot vecākiem, pretī ir mierīgs vecāks, kurš saka, Klau, varbūt aģentūra tev teica, kam zvanīt šādā situācijā, kuram darbiniekam no aģentūras, jo, protams, ja galā ir ļoti satraucies vecāks, tas tikai vēl vairāk satrauks bērnu, un tad tur jau arī tās lielās problēmas sākās. Jā. Gadījumi, kad tu tomēr saproti, ka ir aizsūtīts tas jaunietis, un viņš psiholoģiski tomēr nav spējīgs, pieņemt tos noteikumus. Tādi ir? Es tagad uzreiz neatcerēšos, vai mums ir bijusi tāda situācija, aģentūra ir 11 gadus aģentūra strādā, ka modelis aizbrauc un ir tik slikti, ka ir jābrauc mājās. Bet mēs vienmēr sakam, ka tāda iespēja ir, jo tā patiešām ir. Ar varu neviens netur modeļu biznesā, un braukt mājās var. Ja pēc nedēļas, 2, 3 saprot, viss
šis nav priekš manis, tas nav tas, ko es biju iedomājies, es netieku galā. Jā, tāda iespēja ir. Redzi, Latvijas regulējums saka to, ka nedrīkst būt tādi šie līguma vai kontrakta noteikumi, kas ierobežotu iespēju līguma attiecības tomēr pārtraukt un tur nedraudētu kaut kādas lielas sankcijas. Jā. Jautājums, vai cik vispār mēs varam paļauties to, ko saka Latvijas normatīvie akti, tad, kad mēs to bērnu palaižam starptautiskajā arēnā? Ārzemju līgumā arī būs atrunāti punkti, kā var laust līgumu. Un tur jebkurā modeļu līgumā būs rakstīts, ka modeli var atteikties no darbiem. Vai tagad tā rezumējot, vari teikt, ka attiecībā uz nepilngadīgiem ir kaut kāds īpašs vēl regulējums, līgumos vai uzraudzībai, vai prasībās prālāk jau pret klientu vai pret šo starptautisko ārzemju aģentūru? Es teiktu, ka līgums neatšķirās. Tas būs, to vienkārši paraksta arī modeļu vecāki. Tā ir tā atšķirība, bet tāds man uzreiz prātā nenāk. Lai gan ir atsevišķi, piemēram, ja mēs jau tagad mums jāpārlec uz Eiropu, tad Eiropā ir jau šie nosacījumi. Ir zīmola grupas, kuras ir vienojušās, piemēram, ka viņi nesadarbosies ar modeļiem jaunākiem par 18 gadiem. Un, ja sadarbojās, tad laikam uz citiem nosacījumiem. Jā. Un šeit es gribu pateikt, ka vai arī, piemēram, ja sadarbojās kaut kādos brīžos, tad ir jābūt obligāti pavadonim līdzi. Un zinu, ka pēc savas pieredzes, kā tas notiek praksē, zinu, ka tas ir tieši tāpēc, lai zīmols atbrīvotu sevi no atbildības par šo nepilngadīgo personu, ja gadījumā notiks kaut kas. Un tad atbildīgs vienmēr būs tas cilvēks, kas pavadīja modeli. Jā, jādomā, ka tomēr Eiropā vairāk par šīm bērnu tiesībām varbūt runā, un tas varbūt arī ir tas ceļš, kur Eiropai jāiet ir, jo es tiešām arī kā mamma, man negribētos, ka bērns būtu bijis jālaiž vēl nepilngadīgs uz Eiropas valstīm. Bet vai pilngadība tomēr ir tāda reāla robežatzīme tam saprātam, ka mēs visu atbildību varam jau pārlikt uz jau pilngadību sasniegušo bērnu? Kā tu vērtē? Viena lieta, protams, ka ja viņš sāc gūt pieredzi jau no 13 gadu vecuma, skaidrs, ka viņš līdz tiem 18 jau ir izaudzis un spēja ļoti daudz ko jau novērtēt un saprast. Jā, viennozīmīgi. Es domāju, ka tas ir arī atkarīgs no pašas meitenes, kāda viņa ir. Jo, es nezinu, mēs vēl joprojām kaut vai viņai jau ir daudz vairāk nekā 18. Bet vēl joprojām viņai ir visādi jautājumi, mēs apspriežam to. Tā kā nekas nav tā kā pazudis. Kas ir agrākais vecums? Redz, jūs ar modeļu skolu nenodarbojaties, tātad jūs jau skautējat vai tā kā mēģināt piesaistīt jau uzreiz gatavus produktus, ko tālāk varat pārdot. Ne? Es gribu teikt negatīvus, kuros mēs saskatām potenciālu. Jā, un kas ir tas vecums tipiski? Tipiski, es teiktu, šobrīd tie ir 15, 16 gadi, bet gadās arī jaunāki, kad zem 13 gan 12 tuvoju, kad tur drīz būs dzimšanas diena. Tāda reti, kad gadās tādi 13-gadīgi modeļi. Jo, protams, arī jaunieši ļoti mainās. Tad tas, ko tu redz 13 gados, vairs var nebūt atbilstošs modeļu biznesam, kad jaunietiem ir 15 un 16. Labi, bet 15, 16, ne 18. Jā. Kad es saku tā, kad jaunietis sāk izskatīties pēc modeļa, tad es viņu varu pamanīt un uzrunāt un noskautot. Tā. Kā ar to novērtējumu, to saprāta novērtējumu, to spēju pieņemt pašam par sevi atbildēt un pastāvēt, aizsargāt sevi?
Pilnīgi noteikti jaunietim un jaunam cilvēkam, un es gribu atzīmēt, ka es neredzu to 18 gadus kā tādu punktu, no kura tad es tagad visu saprotu un nepieļauju kļūdas vai kaut kas tāds. Joprojām modelis ir jāpavada tajā ceļā un jāatbalsta. Cik daudz jūs viņām stāstat par cilvēku tirzniecību un varbūt kaut kādām tiem riskiem, ka tiešām labu gribot pēkšņi var nonākt kaut kur un kā meklēt palīdzību, kā atpazīt briesmas? Mēs stāstam, bet, piemēram, kopš Epsteina failu parādīšanās mūsu pilsētā un saprotot, ka tas man kā aģentu vienkārši vērs uzmanību, ka ir jārunā vēl vairāk. Un tikko man bija tieši pagājušajā nedēļā tikšanās ar 3 modelēm, kuras visticamāk dosies vasarā savos pirmajos modeļu braucienos, un mēs sēdējām pie galda un runājām tieši par šo pusotru stundu, par to, ka modeļu bizness nav cilvēktirdzniecība, modeļu bizness nav eskorts, modeļu bizness nav prostitūcija, jaunām meitenēm nebūtu jāfotografējās bez apakšveļas, atkailinātām, ka var teikt nē, ka ir jāsaka nē, kā jārīkojas dažādās situācijās, un bija tikai saruna par šo, lai es kā aģents justos arī drošāk par savu modeli, tādā ziņā, ka ja būs kāds piedāvājums, jo es nevaru izkontrolēt visus cilvēkus, ar kuriem viņas modeļu biznesā satiksies, tā kā Latvijā, ārzemēs, vai pat, ja viņas saņems piedāvājumu Instagramā. Precīzi. Pat nav jābūt kaut kur... Starpniekam. Jā, starpniekam tev, ka viņas zinās, kā rīkoties. Jā, es cenšos un centīšos arī turpmāk ar vien vairāk atgādināt meitenēm par to, lai viņas justos drošāk, jā. Vai ir tev kāds pieredzes stāsts, kad Paula ir jutusi kaut kādas, nezinu, pat varbūt ne briesmas, bet neveiklas situācijas, varbūt viņa ir atteikusies no kādiem darbiem? Tas nav bijis saistīts ar modeļa aģentūru, tas nav nācis no modeļa aģentūras, bet ir bijis piedāvājums no modeles, kas ir citā aģentūrā, kas nav arī Latvijā. Tad, kad viņa tagad jau bija pieaugusi, jau viņai jau bija 18+, bija piedāvājums braukt uz Monako, aizlidot. Izklaides braucienā, jā. Viss atmaksās, tev nekas nebūs jādara, bet tu būsi uz jahtas, piemēram. Jā, tāds piedāvājums bija. Bet... Tas ir arī droši vien tas stāsts par to, pirmkārt, par to jauniešu paša morālo stāju un briedumu. Tas ir viens. Otrs arī par vēlmēm. Kaut ko arī, vai tev tas interesē vai nē. Bet, cik tāds finansiāls spiediens vai tas, ka tu esi aizbraucis, piemēram, kaut kur uz līgumā uz 2 mēnešiem un tev tie darbi neatrodas. Tu ej pa tiem kastingiem, tie darbi neatrodas, tev lēnām ir kaut kāds tas spiediens, ka kaut kā tomēr ir, aģentūrai jāatpelna, ja tas, ko viņa man tur ir ieguldījusi vai ko vai šo. Šeit es dzirdu vairāk pieaugušā domāšanu. Es neesmu saskatījusi savos modeļos tādu atbildības sajūtu. Okay. Nopelnīt naudu sev vai aģentūrai, kur nu vēl. Nē. Varu pateikt, ka manā pieredzē modelis ir apmierināts ar modeļu braucienu. No tā, vai viņiem ir izveidojušās draudzības un bijis foršs kontakts ar citiem modeļiem, un nauda mūsdienu jaunietim ir otrajā plānā. Jā, tas gan. Kā ar zēniem šajā industrijā? Vai zēni ir pasargātāki, gatavāki šim? Gatavāki var būt tikai dēļ tā, ka viņi sāk bieži vēlākā vecumā, tā kā zem 16 man šķiet praktiski nekad, un pasargātāki. Modeļu bizness vienkārši ir mazāks priekš vīriešiem, modeļiem, puišiem. Viņš nav tik liels, darba iespēja nav tik daudz, tad
varbūt stāstu, negatīvu stāstu būs mazāk vienkārši tāpēc, ka modeļu vīrieši ir mazāk, bet vai modelēšana ir izklaide un bohēma un plezīrs? Ļoti jau gribētos, lai tā būtu, bet noteikti tā nav, jo tev ir kastings, tev ir jābūt formā, tu nevar atļauties iet šodien tusēt, un rīt no rīta, tas, protams, gan jau, ka ir, kas var atļauties, viņš labi no rīta izskatās, bet, jā, tev vienmēr jādomā par to, kā tu izskaties un ko tu gribi. Tu gribi darbu vai ko tu gribi? Jā. Vai modeļu bizness ir plezīrs? Nav plezīrs. Glamūrs? Glamūrs arī nav. Jā, ir. Viņš ir noteikti. Darbs ir noteikti grūtāks, kā cilvēku no malas nojauš. Bet es arī gribu teikt, ka modeļu bizness ir. Nav grūtāks par citu darbu. Jā. Tur ir arī kaut kāda sava skaistā garoziņa. Jā, tur sūrā, ir arī, pirmkārt, tas ir ļoti labi atalgots darbs, par ko modelis intervijās runā reti, kas man arī kā aģenti, piemēram, citreiz man tas satrauc, ka vienmēr var dalīties ar slikto pusi, bet nekad nevar pastāstīt, cik tad tomēr es labi varēju arī nopelnīt savā gan jaunā vecumā, vai es turpinu karjeru pēc 20, kā tie ienākumi kā ceļās, ja tas darbs iet tiešām un izdodās. Vai mēs varam vilkt kādas saiknes ar, internetu portāli, jaunietis pārdod sevi OnlyFans, uz pornogrāfijas, erotikas robežas, vai modelim to var aizliegt, vai tam cilvēkam, kas ir paralēli arī mēģinājis sev veidot karjeru modelēšanas biznesā, un viņš tomēr ar vienu kāju ir arī šajā iekāps? Tieši Mūnmodelis līgumā, kurus mēs slēdzam ar modeļiem, ir rakstīts, ka viņi nevar nodarboties ar eskortu prostitūciju. Pilnīgi noteikti es kā aģents nepārstāvētu modeli, kura sev vizuālo tēlu pārdot arī tādā veidā tieši dēļ tā iemesla, ka es negribu, lai kāds sāk jaukt šīs divas lietas, un es rūpējos par savu industriju. Klients jau var arī neuzzināt. Viņš jau var neredzēt. Bet, tāpēc es saku, ja es uzzinātu, tad pilnīgi noteikti, tad es jādomā pat, vai es teiktu, ka viņai ir jāizvēlās tajā brīdī, vai es jau teiktu, ka, diemžēl mums ir tā sadarbība, ir jāpārtrauc uzreiz, jā. Labi, tad varbūt paldies jums par sarunu, mēģinam noslēgt ar kaut kādiem lielajiem secinājumiem. Tas pirmais, ko es gribētu tādu atbildi, vai šis bizness ir priekš nepilngadīgajiem? Un vai vispār tas ir iespējams, ja mēs par modelēšanu sākam runāt jau pēc pilngadības? Man kā aģentam šķiet, ka jā, var nodarboties ar modelēšanu arī nepilngadīgas personas. Svarīgākais tajā ceļā būtu uzticamas aģentūras izvēle, drošas aģentūras izvēle, izdarīt to mājas darbu, pārbaudīt šos cilvēkus, iegūt šīs atsauksmes. Instagrams mums tik ļoti palīdz, piemēram, mēs jebkurš varam ieiet aģentūras Instagramā, paskatīties uz īstiem cilvēkiem, īstiem modeļiem, uzrakstīt viņiem visiem, palūgt aģentūrai, kur piedāvā sadarbību, modeļu vecāku telefonu numuru, sazvanīties, noskaidrot, kāds ir bijis atbalsts, vai tas, ko aģentūra sola, praksē tā arī notiek. Un tad, ar šiem uzticiem cilvēkiem sadarboties. Ko tu teici, ka tev vēl viena meita ir, kas starptautiskā arēnā jau ir izstartējusi, vai vēl ne? Nē, viņa ir vēl maziņa. Tad kā tu saki tagad par to vecāku atbildību šodien? Kas ir tie darbi, kas jāizdara? Tu visu pārbaudi, tu visu izlasi, un tu taču zini, kas notiek. Un tad jau tev jāpieiet ir kritiski tai lietai, tu nevari domāt, kad kaut kādās ilūzijās dzīvot. Nevienmēr tas sanāk, un tāpēc
Labi, mēs jau nedzīvojam ilūzijās, bet tas bērns varbūt dzīvo. Cik ļoti tu sagatavo viņu tam, lai nebūtu šīs maldīgās ilūzijas? Tu jau viņu var gatavot, ilūzijas vienalga ir. Bet, Sapņi. Sapņi, jā, bet Īpaši redzot māsu un māsas panākums. Jā, bet pagaidām viņai ir vienkārši tikai doma par to, ka tā viņai ir tāda izklaide un viņai patīk tas, ko viņa dara un viss. Un tāpēc tā mazā varbūt nav vēl tik ļoti, jo viņai arī redz tumšās puses, ka nav jau nemaz tik viegli. Kuras ir tās tumšās puses? Tumšā puses ir kaut vai tava fiziskā veselība, mentālā veselība. Tas nav tā, ka tev katru dienu saka, jā, mēs tev gribam, tu mums ļoti patīc. Viņi tā tad nāks pārdzīvot atteikumus. Protams, tas tev nākās arī, nezinu, ja mēs, piemēram, visi sēžam un ēdam picu, tad viņi vienkārši skatās un nepiedalās. Un tas nav viegli. Tas galīgi nav viegli, un šis noteikti nav vieglākais ceļš. Bet tu taču joprojām uzskati, ka bija pareizi, ka tu tam nepilngadīgam bērnam ļāvi to darīt. Man jāatbild par saviem lēmumiem, un man tādā brīdī likās, ka tas ir pareizais. Un ja man šoreiz būtu vēl vienreiz tas jādara, es arī teiktu jā. Vai vecākam ir jābūt tādam, gatavām, jebkurā mirklī skriet braukt, viņam jābūt ar to, finansiālo drošību nodrošinātam, ka viņam būs jāskrien pēkšņi uz Japānu un jābrauc pakaļ? Nē, tas noteikti nav vajadzīgs, bet arī manā pieredzē, ka ja būs nepieciešams kaut kur skriet, un tad mēs varam arī palīdzēt, piemēram, finansiāli atbalstīt tādu situāciju. Aģentūra domā ilgtermiņā un ir gatava dažādām situācijām, bet nē, tomēr sadarbības partneri ārzemēs ir uzticami, un es esmu pārliecināta, ka viņi palīdzēs atrisināt visdažādākās situācijas no vienkāršām līdz sarežģītām, un uzsveru, ka modeļi nav gūstā, viņus tur netur pret viņu gribu, un ja viņi gribēs doties mājās, jo viņi kaut kādu iemeslu dēļ nevar veikt šo darbu, nav sapratuši, kas tas ir, cik tas būs sarežģīts viņiem, ir kāda problēma mājās, varbūt pat ar viņu nekas nav noticis ar šo modeli, bet ir kaut kāds iemesls gana nopietns, kādēļ ir jādodās projām, modelis ir tiesīgs pamest. Es arī varu apliecināt piemēru, arī no vienas valsts mana meita atgriezās, pat bija kontrakts laikam uz 2 mēnešiem, viņa atgriezās pēc 2-3 nedēļām, vienkārši sakot, ka īsti nav tie apstākļi, ko viņa bija gaidījusi, un nebija arī nekādu sankciju, tā kā viss bija nokārtots. Bet jā, tas, protams, prasa mums tomēr kā vecākiem novērtēt, cik tas tavs bērns ir morāli gatavs visiem tiem izaicinājumiem, spēt arī novērtēt, pastāvēt par sevi. Tas nav tā tik vienkārši. Tam vecākam tomēr joprojām tā atbildība ir jānes. Pavisam noslēdzot, es teiktu tā, man liekas, ka modes industrijā nepilngadīgo izmantošana reklāmā sāk zaudēt aktualitāti, jo, proti, mūsu sabiedrība noveco un mērķa auditorija reklāmām, kas kaut ko grib pārdot, visdrīzāk arī ir jau arvien vecāka un vecāka sabiedrība, kas varbūt arī reklāmās grib ieraudzīt sev līdzīgos. Nevis tos jauniešus, glītos, smukos, bērnus. Jā, šeit tā vispār ir, šī tendence ir, ka modeļi ir vecāki, ar vien vecāki strādā un parādās, bet tieši būs vietā. Vakar sarakstījos ar modeli, kur šobrīd dzīvo Milānā, bet viņa ir aizbraukusi uz darbu Šveicē, un darbs vispār ilgs, uz 2 nedēļām, un strādā ar vienu klientu. Un tas apģērbs viņa man saka, tāds man viņš ne ļoti patīk. Un klients teica, ka viņu vidējais, tas pircējs vidējais vecums 55 gadi. Un mēs abi smejamies, ka tomēr tas pircējs, acīm redzot, grib redzēt bildēs, joprojām jaunu sievieti, jo ja tā nebūtu, tad noteikti klients varētu nobukot darbam arī kādu 40+ modeli. Jā.
Jā, nu ko? Esam uzmanīgi, tad, ja tas skar mūsu bērnu dzīves, arī viņu hobijus, tie ir viņu sapņi, kurus mums jāskatās, cik saudzīgi mēs palīdzam īstenot. Līdz nākošajām reizēm. Paldies! Paldies! Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.